Kalvarija, Golgāta, kuras galvenās lomas atveidotājs Brendons Gleesons arī bija nominēts kā labākais Eiropas aktieris. Nedabūja šo balvu. Ļoti spēcīga filma par priesteri, katoļu priesteri filmu, kas liek domāt par grēksūdzes noslēpumu pirmkārt, un otrkārt arī par tādām lietām kā vai atriebība, vai piedošana, vai mēs spējam piedot, vai mēs gribam atriebties tam cilvēkam, citam cilvēkam. Filma ļoti britiska, aktieris, izcils, režisors ļoti labs. Es domāju, ka tas britiskais veids, kādā tas viss parādīs, tas kaut kādā veidā šīs tēmas arī palīdz tā kā izcelt un izprast. Tur pat ir, par ko daudz brīnās, traģiskās lietā pat zinās melnais humors. Skatīsimies un pēc tam atkal diskutēsim, mēs varēsim diskutēt ar mūsu mācītāju ar Sutku un ar arhivīstu Viļņu Stankēviču. Kāpēc mēs skatīsimies labu skatīšanu. Bet ne tagad. Es došu jums laiku, lai jūs varētu savest savas lietas kārtībā un ļaut jums izlīdzināties ar Dievu. Nākošu svētdienu, pieņemsim. Satiekamies nākošo svētdienu Krastmalā. Nogalināt priesteri svētdienā. Tas gan labs joks. Jums nav nekāda, ko man teikt, tēvs? Tagad nē, bet gan jau, ka līdz svētdienam kaut ko izdomāšu. Es ar viņu parunāšu, ar Džekoju, mācītāju pienākums un tā. Nekas saistības ar viņu ir rakstos, atjautāšos, kas notiek. Uz krāsāmies vīries no Ugāras. Šķiet, viņš ir viens no viņas mīļākajiem. Simons ir no Kotivāras, pareizi. Es zināju, ka tā bija Gajāna vai kāda cita no tām ātrušas valstīm. Gajāna ir dienas zemnieki. Nedomāju, kāds. Man vienmēr ir labi padevusies tev. Nav nevajag? Brīdī par slušanu? Nezinu. Es pēdējā laikā lasu popstāstus. Varbūt ar to saistīts?